arī Pārdaugavā. Kāpēc skolotāja Brūniņa jāpiemina? Jāpiemina tādēļ, ka 1991. gadā, tad, kad sāka varēt skolā runāt par garīgo literatūru, par mācīšanu, viņa bija tā, kas aizbrauc uz kursiem no Madonas rajona pirmā un apguva elementārās lietas, lai savā Liepkalnes skolā sāktu bērniem skaidrot, ko nozīmē Kristus mācība, ko nozīmē ticība, un ļoti, ļoti par to iestājās. Skaitījās mūsu draudzes locekļi, katru svētdienu no Sausnējas brauca uz šejieni, palīdzēja baznīcu sakopt, kuras apkārtni bija ļoti, ļoti aizlaista visos iepriekšējos gados, jo 4 vecām večiņām nebija pa spēkam baznīcas apkārtni uzturēt kārtībā. Tātad te ir skolotāja Marta, blakus ir viņas māmiņa, un tālāk ir vecais tētis un vecā mamma. Man bija tas gods un laime gan pašu Martiņu, gan arī viņas māmiņu pēdējā gaitā atvadīt arī uz šiem kapiņiem. Paldies par uzmanību!